Stāsts par vārdiņa ceļu uz tavām smadzenēm. Vārdiņš izskrien no mutes un ieskrien ausī. Tik ātri, ka nepamanīt, neieraudzīt. Jau nākošajā mirklī šis vārdiņš uzbur tavā galvā bildi – roze. Tas, protams, var būt jebkurš cits vārds. Taču kādā veidā vārdi un skaņas nonāk mūsu smadzenēs un kā veidojas tā bilde galvā? Attīsim atpakaļ un vārdiņa ceļu palēnināsim droši vien miljonus vai vairāk reižu. Ko mēs ieraugam? Vārdiņš izrādās ir viļņi, kuri iznākot no mutes saviļņo gaisu un tavas auss bungādiņu, kura tālāk vidusausī iedarbina visus 3 dzirdes kauliņus – āmuriņu, laktiņu un kāpslīti, kas dod vārdiņam jaunu enerģiju. Ar jaunu sparu turpinot savu ceļu, vārdiņš nonāk iekšējās auss gliemezī, kur dzirdes matiņšūnas, jeb kortija orgāns, pārvērš viņu no viļņa par elektrisku signālu. Savā jaunajā izskatā vārdiņš dodas tālāk pa nervu šķiedrām uz dzirdes centru, smadzenēs. No šejienes impulsi pa nervu šūnām zibens ātrumā nosūta ziņu uz uztveres centru un atmiņas centru, un tavā iztēlē parādās rozes attēls. Interesanti, ka katram tas var būt pilnīgi cits. Tu uztver sev kādu pazīstamu vārdu, un tu saproti to sekundes laikā, bet nākamajā sekundē tu jau esi spējīgs sniegt atbildes reakciju. Tik neaptverami ātri cilvēka smadzenes spēj uztvert jebkuru informāciju un to apstrādāt. Kā tu domā, kādās skaņu hercu, jeb frekvenču amplitūdās cilvēka dzirdes orgāni spēj uztvert skaņu? Padalies ar to komentārā. Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.